Sveiki, mani sauc Matīs. Šodien pastāstīšu, kā ievietot savu zīmējumu Eureka mājaslapā, tādējādi veicinot savu zīmējumu popularitāti, un arī šo zīmējumu jūs varēsiet iegādāties kā labdarības apsveikuma kartiņu. Par 30 centīmiem vienu savu zīmējumu kā apsveikuma kartiņu. Tātad šeit ir ievietot daudz zīmējumu, kurus jau bērni ir ievietojuši no vairākām skolām, kopā ar apmēram 500 zīmējumi. Un apmēram, kas ir jādara, lai pievietot zīmējumu. No sākuma ir jāreģistrējās. Reģistrācija ļoti ātra, pāris laukumu jāizpilda. Tālāk jūs esat reģistrējies, jūs automātiski ielogosieties iekšā. Un tālāk ejiet. Jūs varat aiziet mans profils. Tad ir pievienot zīmējumu. Vai ir augšā ir pievienot zīmējumu. Mans profils vai ir sānos ir pievienot zīmējumu. Tālāk, jūs izvēlaties, kuru zīmējumu jūs vēlaties pievienot. Piemēram, es gribu pievienot savu šo zīmējumu. Galvenais jābūt zīmējumam ir JPG formātā vai TIFF formātā vai GIF formātā. Bet, ja jums ir JPG, tad nekāda problēma nebūs. Un ne vairāk kā 6 megabaiti. Zīmējumam obligāti nav jābūt baigi kvalitīvam, galvenais jūs viņu pievienojat, un ja jūs gribēsiet, vai kāds cits gribēs iegādāties šo zīmējumu kā labdarības apsveikuma kartiņu, tad mēs jums paprasīsim varbūt kvalitīvāku zīmējumu vai vienkārši sarakstīsimies tālāk, jau redzēs pievienot bildi. Tālāk zīmējums ir pievienots, vajag ierakstīt virsrakstu. Zīmējumu virsraksts vai virsraksts, kā jūs vēlaties, lai šim zīmēm būtu. Sniega vīriņš. Un apraksts. Pavisam vienkārši apraksts. Tālāk izvēlaties, kurā kategorijā jūs gribat pievienot zīmējumu. Ieteiktu izvēlēties obligāti izņemot nelietotāju, lai zin kādas kategorijas ir, jo cilvēki meklēs reiz zem kategorijām, arī no Google nāks meklējumi un pievienot. Tā zīmējums ir pievienots. Tālāk aizveriet lapu un pārlādējiet lapu, un jūsu zīmējums būs. Tālāk ir jāgaida, kamēr zīmējumu mēs apstiprināsim, un tad viņš uzreiz rādīsies zīmējumu galerijā. Bet viņu jūs jau tagad varētu apstīties zīmējumu galerijā, un uzreiz būs visi jūsu zīmējumi uzreiz apakšā apskatāmi. Jūs varat spiest, ka jums patīk zīmējumi, un jūs arī būs zīmējuma statistika, un cik kopā patīk šim zīmējumam, kopā ir viens jau, un jūs varat iegādāties šo zīmējumu uzreiz kā apsveikuma kartiņu, un jūs varat arī ieteikt aizsūtīt viņu draugiem, un tādējādi vairāk skatījumus dabūt, un es domāju vēlāk arī izveidot komentārus, varbūt arī kaut kādu Facebook pogu vai ieteikt draugiem pogu. Pagaidām tas ir viss, un paldies par skatīšanos. Visu labu!